Lūk, kā Latvijas internetveikali mēdz iegāzt savus klientus. Šodien mēs pārbaudīsim, vai Latvijā pazīstami internetveikali vispār atmaksā pircējiem naudu par tām precēm, no kurām pircējiem ir tiesības vispār atteikt. Lai to pārbaudītu, iesim 3 pazīstamo internetveikalu mājaslapās. Es izvēlējos viens ALV un Zibatmiņu, un šī Zibatmiņa ir arī M79 mājaslapā un arī Baltika datu mājaslapā. Tātad tagad pasūtīsim šis 3 vienādas Zibatmiņas no šim 3 mājaslapām, proti viens ALV, M79 un Baltika datu. Saskaņā ar likumu pircējiem ir tiesība preci atgriezt atpakaļ 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža un nenorādot iemeslu. Bet ir vairākas nianses, kuras internetveikali bieži vien neievēro. Ko tad mēs izdarījām un vēl izdarīsim, lai pārbaudītu, vai internetveikali ievēro patērētāja tiesības atteikties no preces? Pirmkārt, mēs pasūtījām visas šīs preces uz vienu un to pašu pakumā. Pēdējā iespējamā izņemšanas dienā mēs izņemsim šīs preces. Tālāk mēs pēc 14 dienām paziņosim internetveikalam, ka mēs gribam atteikties no šīm precēm. Vēl pēc 14 dienām mēs nosūtīsim šīs preces atpakaļ pārdevējiem. Un tad redzēsim, vai veikals atgriezīs mums naudu. Piesakam manam profilam, lai uzzinātu, kāda bija katra no internetveikalam reakcijām.